Kā iztīrīt savu Gmail paskastīti? Padalīšos ar savu iecienītāko veidu. Pirmkārt, Gmail tīrīšanu iesaku veikt datorā, nevis telefonā, jo telefonā tev nebūs pieejas vienai svarīgai funkcijai. Tālāk, Google automātiski šķiro visus e-pastus dažādās kategorijās. Galvenā, jeb inbox, reklāmas, sociālai tīkla atjauninājumi. To pašu šīs kategorijas tu vari redzēt arī šeit maliņā. Tu vari izvēlēties, ar kuru no kategorijām tu gribi sākt. Viens veids, ko tu vari izdarīt, ir paskatīties, kurus e-pastus tu vispār nekad nevar vaļā, tātad, lai tev priekšā rādās nelasītie e-pasti. Un nelasītos e-pastus tu vari izvēlēties šeit pie iestatījumiem, tālāk nospied skatīt visus iestatījumus, un šeit pie iestatījumiem paņem iesūtni. Un iesūtnes veids parasti ir noklusējums, bet tu vari izvēlēties vispirms neizlasītās. Tālāk uz leju saglabāt izmaiņas, un tad šajā brīdī tev augšpusē parādās vispirms tikai neizlasītās ziņas, un te vairs nav šīs kategorijas. Parasti ir tā, ka mēs nelasām ziņas, uz kurām paši esam parakstījušies, un lai arī turpmāk netaisītu šādu pašu mistkasti savā e-pastā, tad, ja tu nevēlies saņemt kādas no ziņām, kas tev kādreiz bija aktuālas, tad Google piedāvā šādu funkciju anulēt abonementu, pat neatverot šo e-pastu, un būs vairāki e-pasti, kurus varēs šādi izdarīt, un citos e-pastos tu nevarēsi izdarīt. Tātad, ja tu nevēlies turpmāk saņemt šīs ziņas, spied anulēt abonementu, atcelt abonēšanu. Turpretī, ja tu ej iekšā e-pastā, tad parasti visos šajos reklāma e-pastos vienmēr pašā apakšā ir jābūt pogai unsubscribe, jeb atrakstīties. Piemēram, šeit tas ir ļoti maziņiem burtiņiem. To unsubscribe from our newsletter, please follow this link. Un parasti es tev iesaku izlasīt, ko šeit pie atrakstīšanās raksta, jo var gadīties, ka tev vajag vai nu ieķeksēt, ka tu vēlies, vai nu izķeksēt ķeksīšus. Tiešām pārliecinies, kas šeit ir rakstīts, lai atrakstītos no šī e-pasta. Tātad šeit ir jāsamaina punktiņš, nē, es nevēlos saņemt. Special newsletter arī nevēlos saņemt, un beigās noteikti, piemēram, šajā gadījumā tev vēl jānospiež poga confirm. Varam šo ciet. Un tālāk nākošais maģiks, ja tu gribi iztīrīt pašu Gmailu, tad šeit pie 3 punktiņiem atrodi filtrēt līdzīgus ziņojumus. Pievērs uzmanību, kāds ir nosaukums no kā tu saņem šo e-pastu, jo dažreiz gadās šeit kaut kādi īpaši burtu salikumi un ciparu salikumi, un tiek atfiltrēti tikai daži e-pasti, bet īstenībā no šī konkrētā sūtītāja ir vairāk e-pastu. Tad tu vari darīt tā, ka tu iekopē temata nosaukumu šeit pie temata, un to e-pasta sūtītāju tu izdzēsi. Šajā gadījumā paliek e-pasta rakstītājs, nospiežam meklēt. Un, lai iezīmētu un izdzēstu visus šos e-pastiņus, nospied pogu atlasīt un dzēst. Tālāk ej atpakaļ uz iesūtni un skaties nākamo e-pastiņu. Šeit nav iespēja unsubscribe atrakstīties uzreiz, tālāk es eju iekšā un atrodu pogu, kur atrakstīties, ja es nevēlos šos e-pastus turpmāk saņemt. Šeit uzreiz parādās paziņojums, ka es esmu veiksmīgi atrakstījusies, bet, ja man ir laiciņš, es vēl varu uzrakstīt, kāpēc es atrakstījos. Parasti izvēlamies, vairs nevēlos saņemt šos e-pastus. Paldies, aizveram ciet un atkal ņemam filtru, vēl filtrēt līdzīgas ziņojumus, meklēt un izdzēst visus e-pastus no šī sūtītāja. Vēl viens variants, kā tu vari izdarīt šo pašu, kad tu ar labo podziņu uzreiz nospied uz šī konkrētā sūtītāja, atrodi atrast e-pasta ziņojumus no konkrētā adresāta, un arī tev parādīsies visi e-pasti no šī konkrētā adresāta. Pieņemsim, šajā gadījumā man šeit ir e-pasti gan par jauniem rēķiniem, gan arī par to, ka tuvojas apmaksas termiņš. Un līdz ar to, piemēram, es varētu gribēt izdzēst tikai to, ka paziņojums, ka tuvojas apmaksas termiņš, un es varu paņemt nevis visus ziņojumus no konkrēta adresāta, bet tikai ziņojumus ar šo konkrēto tematu. Un izdzēst tieši šos ziņojumus. Tālāk ņemam nākošo, skatāmies, vai Google piedāvā anulēt abonementu, ja piedāvā uzreiz atcel šo abonementu un safiltrē visus šos e-pastiņus. Šajā gadījumā skaties, ka šeit ir 1 līdz 100 no daudzām. Tas nozīmē, ka te ir vairākas lapas jau ar šiem e-pastiem. Tad tu iezīmē vienā lapā,
izdzēs, cik viņš tev šajā lapā parādās. Man parādās 100, tālāk iezīmēju otrajā lapā, izdzēšu, un tālāk iezīmēju arī pārējās lapās un izdzēšu visus e-pastiņus. Samainīšu atpakaļ savus iestatījumus, lai iesūtne ir kā noklusējuma iesūtne, gan lasītie, gan nelasītie. Beigās saglabāt izmaiņas. Iesaku tev uzlikt taimeri, jo e-pastu mums ir ārkārtīgi daudz. Varētu pavadīt daudzas stundas tīrot e-pastus, bet, ja tu uzliec, ka, piemēram, vienā dienā tu pusstundu velti galvenās izvēles tīrīšanai, kādā citā dienā pusstundu var veltīt reklāmas izvēles tīrīšanai, un šādā veidā tu vari iztīrīt lielu apjomu ar e-pastiem. Visi izdzēstie e-pasti saglabājas Gmail miskastē 30 dienas. Lai tos izdzēstu pavisam, spied pogu vairāk, atrodi miskasti un nospied iztukšot miskasti tūlīt. Tikai tad visi e-pasti tiek dzēsti pilnībā.